Mīļie daugavpilieši un mūsu pilsētas viesi, draugi! Aiz muguras paliek vēl viens sarežģīts gads. Gads, kurā bija gan satraukums, gan šaubas, gan nogurums. Bet arī gads, kurā mēs atkal sev pierādījām. Mēs protam turēties, protam pastāvēt par sevi un nepadoties panikai un bezcerībai. Pasaule apkārt joprojām ir nemierīga. Pārbaudījumu nav kļuvis mazāk. Taču Daugavpils nekad nav dzīvojusi pēc mierīgu laiku kalendāra. Tā vienmēr ir bijusi stipra pilsēta. Pilsēta, kur augstu vērtēja izturību, dzīvesspēku, uzticību saviem cilvēkiem, ģimenei, draugiem, līdzcilvēkiem. Tā ir mūsu būtība un mūsu lepnums. Un 750 gadu laikā mūsu pilsēta nereizi vien ir gājusi cauri tam, kas šķita neiespējams. Taču katru reizi mēs kļuvām stiprāki, tāpēc, ka bijām kopā. Kad blakus ir tie, kam tu uzticies, arī pats kļūsti stiprāks. Tu nevari būt vājš, ja tev blakus ir cilvēki, kas tev tic. Viņi smeļas spēku tavā mierā, bet tu viņu mierā. Mēs visi mācāmies noturēt līdzsvaru nevis sev, bet tiem, kas mums ir dārgi. Mēs esam dažādi, mēs strīdamies, mēs nogurstam, dažreiz dusmojamies un šaubāmies, bet galvenajā mēs esam vienoti. Daugavpils ir mūsu mājas. Mājas, par kurām mēs atbildam. Mājas, kur dzīvo mūsu vecāki. Mājas, kur aug mūsu bērni. Mājas, kurās mēs gribam redzēt nākotni. Vienatnē vienmēr ir grūtāk, bet kopā mēs izturēsim visu. Tāpēc, ka mums ir viens otrs, un tāpēc tas ir svarīgākais. Jaunajā gadā es no sirds jums novēlu nevis skaļus solījumus, bet pavisam vienkāršas lietas. Mierīgus vakarus, siltas mājas, veselību jūsu tuvajiem un pārliecību par rītdienu. Lai jūsu ģimenēs ir siltums un atbalsts, lai mūsu pagalmos ir dzīvība, lai mūsu pilsētā ir gaisma, ne tikai ielās, bet arī sirdīs. Es ticu Daugavpilī, es ticu jums, un es ticu, ka mēs nereizi vien pārsteigsim gan citus, gan paši sevi. Laimīgu jauno gadu, draugi! Laimīgu jauno gadu, Daugavpils!